Ko jūs teiktu, ja es jums pateiktu, ka jūs varētu kontrolēt savu nemieru, emocijas un visu savu dzīvi, vienkārši sekojot vienkāršai mācībai, kas pastāv jau tūkstošiem gadu? Iedomājieties pasauli, kurā katrā grūtībā ir mācība, un katrs stresa brīdis ir iespēja atrast sirdsmieru. Iedomājieties dzīvi, kur bailes ir pagātne, neveiksmes ir iespējas, un sirdsmiers ir dabisks stāvoklis. Katra diena kļūst par jaunu iespēju praktizēt mieru un spēku. Šī ir seno stoicisma filozofija, kas vadīja tādus dielus cilvēkus kā Marku Aurēliju, Seneka un Epiktētu. Viņi atrada veidu, kā stāties pretī dzīves izaicinājumiem ar drosmi un gudrību. Un šodien šī filozofija var mainīt arī jūsu dzīvi. Pieņemot šīs mācības, jūs varat iegūt jaunu skatījumu un jaunu iekšējo spēku. Jo stoicisms nav aizmirsta teorija, bet gan praktisks instruments, kas palīdz stāties pretī ikdienas izaicinājumiem ar drosmi un gudrību. Tā ir dzīva filozofija, kas ir piemērojama mūsdienu pasaulē. Šajā video mēs izpētīsim 13 svarīgus stoicisma principus, kas var padarīt mūs stiprākus, mierīgākus un izturīgākus. Šie principi palīdzēs atrast līdzsvaru un ilgstošu sirdsmieru. Mēs aplūkosim, kā šos principus pielietot praksē. Un mēs vēlamies dalīties ar jums vienu principu, kuru mēs bieži aizmirstam, bet kuram ir potenciāls mainīt visu. Šis princips varētu būt atslēga, kas paceļ jūsu sirdsmieru un iekšējo spēku jaunā līmenī. Dosimies kopīgā ceļojumā un izpētīsim, kā šī senā mācība var apgaismot mūsu mūsdienu dzīvi. Pirmais un vissvarīgākais princips ir atšķirt to, ko mēs varam kontrolēt, no tā, ko mēs nevaram. Mūsu kontrolē ir tikai mūsu domas, rīcība un izvēles. Katrs lēmums, ko pieņem, katra doma, ko lolojam, veido mūsu realitāti. No otras puses, ārējā pasaule pastāvīgi mainās, pakļauta likteņa kaprīzēm. Pieņemiet to, ko nevar mainīt. Tā nav padošanās, bet gan savu robežu atzīšana. Tā vietā, lai cīnītos pret likteni, koncentrējiet savu enerģiju uz to, ko jūs varat kontrolēt, savu attieksmi, pūlēm, skatījumu. Tas ir jūsu patiesais spēks, iekšējais spēks, kas palīdzēs pārvarēt grūtības un augt. Netērējiet enerģiju, uztraucoties par lietām, kuras nevarat kontrolēt. Sūdzēšanās tikai novērš jūs no tā, kas patiesi svarīgs. Iedomājieties strēlnieku, kas tēmē uz mērķi. Viņš koncentrējas uz to, ko var kontrolēt. Viņš kontrolē loka nospriegojumu, bultas virzienu, bet ne vēju. Vējš simbolizē ārējos, neparedzamos spēkus. Tas pats attiecas uz jums. Jūs saskarsieties ar šķēršļiem, negaidītiem notikumiem, netaisnīgām situācijām. Tā ir daļa no dzīves, no tās nevar izvairīties. Ļaujiet tām iet garām, tāpat kā vējam. Neļaujiet tam, ko nevarat mainīt, ietekmēt jūsu iekšējo mieru. Atkal un atkal koncentrējieties uz to, ko jūs varat kontrolēt, savu reakciju, savu attieksmi pret grūtībām. Saglabājot šo kontroli, jūs atradīsiet sirdsmieru. Šeit slēpjas jūsu iekšējais spēks. Spēks, kas rodas no pastāvīgas sevis pilnveidošanas un dziļas izpratnes par to, kas patiesi svarīgs. Mūs ietekmē nevis paši notikumi, bet gan nozīme, ko mēs tiem piešķiram. Kā vienkārši piemēru ņemsim sastrēgumu. Dažiem tas šķitīs frustrējoši – laika izšķiešana. Citiem tā varētu būt iespēja paklausīties podcastu, atpūsties, baudīt mirkli. Stoicisms māca mums neļaut ārējiem notikumiem kontrolēt mūsu emocijas. Mēs vienmēr varam izvēlēties savu attieksmi. Sastopoties ar grūtībām, pajautājiet sev, vai es varu šo situāciju mainīt? Ja jā, rīkojieties. Ja nē, pieņemiet to un koncentrējieties uz to, ko varat kontrolēt, savu emocionālo reakciju. Markus Aurēlijs teica, lielākā atriebība ir nebūt tādam kā tavs pārdarītājs. Stoicisms mudina mūs uztvert katru šķērsli nevis kā likteņa kaprīzi, bet gan kā izaicinājumu, kā iespēju mācīties. Iedomājieties koku, kas aug uz klints malas. Tā vietā, lai vētra to salauztu, koks kļūst stiprāks, tā saknes dziļi iespiežas klintī. Tas pats attiecas uz jums. Grūtības jūs norūda, padara gudrākus, izturīgākus. Neskatoties uz grūtībām, nepadodieties. Pajautājiet sev, ko es varu no tā mācīties, kā es varu no šīs cīņas izaugt. Dzīve ir pārmaiņu upe. Viss mainās, attīstās un beidzas. Ja mēs pretojamies šai realitātei,
mēs tikai radām sev ciešanas. Mēs pieķeramies cilvēkiem, lietām, situācijām, it kā tās būtu mūžīgas, bet nekas nav mūžīgs. Stoicisms māca mums pieņemt pārmaiņas, zaudējumus, nāvi kā dabisku lietu kārtību. Tas nenozīmē, ka mums nebūs jācieš. Svarīgi ir nepieķerties, neļaut sāpēm mūs kontrolēt. Pieņemiet lietas tādas, kādas tās ir, un ļaujiet tām iet. Emocijas ir kā viļņi, spēcīgi, intensīvi, bet pārējoši. Pieņemt lēmumus dusmu, baiļu vai īslaicīgas eifērijas ietekmē ir kā vadīt kuģi vētrā. Stoicisms māca mums attīstīt paškontroli, nepakļauties mirkļa impulsiem. Grūtos brīžos dziļi ieelpojiet, nomierinieties un objektīvi novērtējiet situāciju. Pajautājiet sev, kāds ir gudrākais solis, ko es varu spērt. Rīkojieties, balstoties uz loģiku, nevis īslaicīgām emocijām. Mēs pārāk daudz rūpējamies par to, ko citi par mums domā. Mēs alkstam pēc viņu apstiprinājuma, it kā mūsu vērtība būtu atkarīga no citu cilvēku vērtējuma. Stoicisms māca mums, ka vienīgā patiesi svarīgā viedokļa ir mūsu pašu. Jūs esat tas, kurš vērtē jūsu rīcību, jūsu vērtības, jūsu dzīvi. Neļaujiet citu cilvēku viedokļiem noteikt, kas jūs esat. Esiet patiesi pret sevi, dzīvojiet saskaņā ar savām vērtībām. Sabiedrībā, kas mudina mūs pastāvīgi patērēt vairāk, stoicisms aicina mūs novērtēt vienkāršību. Patiesa laime nav atrodama materiālajā pārpilnībā, bet gan mūsu pamatvajadzību apmierināšanā, veselībā, mīlestībā, draudzībā, ieguldījumā pasaulē. Esiet pateicīgi par to, kas jums ir, un pārstājiet tiekties pēc vēl vairāk. Atbrīvojieties no liekā un koncentrējieties uz to, kas patiesi svarīgs. Vienkāršība ir brīvības un sirdsmiera avots. Mēs nevaram mainīt pagātni, un nākotne ir nenoteikta. Vienīgais, ko mēs varam kontrolēt, ir tagadne. Pārstājiet kavēties pagātnē vai raizēties par nākotni. Stoicisms māca mums dzīvot katru mirkli tā, it kā tā būtu pēdējā. Izbaudiet šī brīža skaistumu, iegrimtiet tajā, ko darāt, novērtējiet ikdienas dzīves mazos priekus. Gaidot kaut ko no citiem, mēs tikai pakļaujam sevi vilšanās riskam. Cilvēki nevienmēr rīkosies tā, kā mēs sagaidām, un tas ir labi. Stoicisms mudina mūs attīstīt neatkarīgu prātu, kas nav atkarīgs no citu cilvēku rīcības. Koncentrējieties uz savu rīcību, saviem pūliņiem un ļaujiet citiem būt tādiem, kādi viņi ir. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz brīvības tas jums sniegs. Stoicisms māca, ka cilvēka patieso vērtību nenosaka bagātība, sociālais status vai vara. Svarīgs ir mūsu raksturs, mūsu rīcība, mūsu attieksme pret citiem. Attīstiet stoiskās vērtības, gudrību, drosmi, taisnīgumu, savaldību. Tā ir patiesa bagātība, ko neviens nevar atņemt. Varbūt tas izklausās pretrunīgi. Jo disciplinētāki mēs esam, jo brīvāki mēs kļūstam. Nedisciplinēts prāts ir kā kuģis bez stūres. Disciplīna palīdz mums kontrolēt savu dzīvi, pārvarēt kārdinājumus un sasniegt savus mērķus. Strādājiet pie savas paškontroles, veidojiet veselīgus ieradumus, un jūs atklāsiet neticamu iekšējo brīvību. Dzīvē mēs visi piedzīvojam neveiksmes. Stoicisms māca mums nebaidīties no neveiksmēm, bet uztvert tās kā mācību. Katra neveiksme, katrs šķērslis, katrs kritums ir mācība, iespēja augt. Nepadodieties, analizējiet savas kļūdas, mācieties no tām un celieties stiprāki. Paskatieties uz lietām no citas perspektīvas. Pēc 8 gadiem mēs visi būsim pazuduši, un mūsu ikdienas raizēm vairs nebūs nozīmes. Stoicisms mudina mūs redzēt plašāku ainu un netērēt enerģiju sīkumiem. Pajautājiet sev, vai tas būs svarīgi pēc gada, pēc 5 gadiem, pēc 10 gadiem? Visticamāk, atbilde ir nē. Tad kāpēc uztraukties? Koncentrējieties uz to, kas patiesi svarīgs – mīlestību, draudzību, ieguldījumu pasaulē. Stoicisms ir kas vairāk nekā tikai filozofija. Tas ir dzīvesveids, ceļvedis uz gudrību un sirdsmieru. Tas ir veids, kā paskatīties uz pasauli no citas perspektīvas, izprast savas emocijas un atrast iekšējo mieru. Iekļaujot šos tirnītas principus savā ikdienas dzīvē, jūs atklāsiet iekšējo spēku.
spēku. Palīdzēs jums grūtos laikos un dzīves izaicinājumu. Jūs iemācīsieties pretī grūtībām ar mieru un drosmi, ierot katru šķērsli, spēju augt un pieties. Nekad neaizmirstiet, jūs esat savas dzīves kapteinis. Spēks izvēlēties kuru situāciju. Izvēlieties gudrību, izvēlieties spēku, izvēlieties stoicismu. Ļaujiet šiem principiem kļūt par jūsu sabiedrotajiem ceļā uz laimi un sirdsmieru. Ja uzskatāt, ka šis video varētu palīdzēt arī citiem dzīvot labāku dzīvi, spiediet patīk un dalieties ar to. Kopā mēs varam veidot stiprāku cilvēku kopienu.